Visam savs laiks. Laika zops un rudenes ziemas vētras ir ievērojami pabojājušas esošo pagājušajā gadsimta 70. gados izbūvēto attīrīto notekūdeņu izvedu jūrā pie Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Šobrīd noslēgumam tuvojas jaunā izvada izbūve, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstu. Izbūves darbi aizsākās pagājušā gada jūlijā un nu ir pabeigti. Attīrīto notekūdeņu izvada izbūve būvē akcijas sabiedrība UPB un SIA BMG. Jā, caurules ir saraktas, ir pārbaudītas, viss gatavs, lai palaist pa jaunu vadu to visu labumu, kas iet no pilsētas attīrītā. Kā šobrīd skatoties uz to visu darbu vairāk kā gada garumā, ja, teiksim, kā jūs to vērtējat un kā tas viss ir norisinājies? Tā pieredze tāda ir, ka pa sauszemi mums jau viss bija, teiksim, vairāk vai mazāk, viss ir skaidrs bija, ja, bet par to jūru gan jau bija tā, ka bija. Tā pieredze bija mazāka un līdz ar to tie darbi bija sarežģīti. Tā kā, viss izdevās, paldies Dievam. Tā kā, principā, objekts šobrīd ir gatavs un viņi varētu nodot eksploatācijā? Jā, tieši tā. Jau vistuvākajā laikā tiek plānots pārslēgt notekūdeņu plūsmu no vecā izvada uz jauno. Bet, lai to varētu izdarīt, ir nepieciešami vēl pēdējie pārbaudas darbi. Kā tas process varētu notikt? Tas tīri vienkārši. Vecam izvadam mēs aizbīdām cieta elektromotoru un jaunajam pataisam vaļā un ūdeņi aizplūdīs pa jauno izvadu uz jūru. Tas tāds vienkāršs process? Tas apmēram, teiksim, mazliet kāds, teiksim, 5 minūtes aizņemt, jo apmēram caurulē metrs diametrs, un tas ir kamēr lēnām motoriņš attaisīs vai aiztaisīs, tas apmēram kāds 5 minūtes paņems laika. Agrāk vai vēlāk ir skaidrs, ka pavisam drīz tiks pārslēgts no vecā izvada uz jauno izvadu. Kas notiks ar veco izvadu? Kāds liktenis to sagaida? Pagaidām, kamēr viņš būs darba kārtībā, mēs arī daļai viņu izmantosim, jo ir ceļš pie intensīviem nokrišņiem, kas nesen bija Liepājā, kad mēneša norma nolīja, tad ar vienu izvadu arī grūti tikt galā. Draudēja arī mums aplūšanas, tā kā vairākas arī sūkņu stacijas aplūda un pie intensīviem nokrišņiem jāskatās, kā var novadīt visus notekūdeņus arī un lietus ūdeņus uz jūru. Tuvākā laikā nav plānots demontēt vecais izvads. Bet, lai pārslēgšana varētu veiksmīgi notikt, ūdenslīdējiem vēl jāpārbauda pēdējais posms, kurš ir aprīkots ar difūzeriem vai citiem vārdiem sakot atverēm, pa kurām izplūdujas attīrītie notekūdeņi. Attīrīto notekūdeņu izvada izbūve jūrā ir daļa no Liepājas ūdens īstenotā Eiropas Savienības kohēzijas fonda projekta ūdens saimniecības attīstība Liepājā 3. kārta. Projekta kopējais finansējums ir 13,36 miljoni, no kuriem Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējums ir aptuveni 90%, jeb 12 miljonu latu. Bet Liepājas pilsētas pašvaldības ieguldījums ir 1,38 miljonu latu, savukārt SIA Liepājas ūdens seks PVN izmaksas par kopējo summu aptuveni 3 miljonu latu apmērā.